Sveicināti! Šodien es vēlējos aprunāties par to, kāpēc tieši manā uztverē KJV, kas ir karaļa Džeimsa versijā 1611, ir tā, ko es uzskatu, kad būtu jāņem viss Dieva vārds tieši no šīs grāmatas, no šīs bībeles. Kā iepriekšējā video mēs aplūkojām baznīcas laikmetu, kurā mēs runājām konkrēti par to, ka ir daudz bībeles bijušas, bet tas fakts, ka šīs daudzās bībeles nāk tikai no pāris rakstu vietām, no vecajiem senajiem rakstiem, tad es jums parādīšu, kādi ir šie senie raksti, no kuriem procentuāli nāk lielākais bībelu daudzums, un tad jau konkrēti cīkāk parādīsim atšķirības starp tiem. Un ļaušu jums pašiem spriest par to, kā jums šķiet, kurus rakstus jums vajadzētu uzskatīt par tuvākiem un svarīgākiem. Tātad sāksim ar to, ka no Romas mēs varam aplūkot, ka nāk latīņu vulgēta raksti, gan vecā, gan jaunā derība. No Aleksandrijas mums nāk jaunās derības Vatikānus un Siniaticus kodeksi. Vecajā derībā viņiem ir Septuagint LXX teksti, un no Izraēlas mums nāk vecajā derībā Masoretikas teksti, un jaunajā derībā mums nāk Textus Receptus. Tas, ko es gribēju teikt, kad ja cilvēki ir tādi, kas domā, ka šie raksti un šīs bībeles atšķirās tur kā diena pret nakti un melns pret baltu, tad tā galīgi nav, jo konkrēti mums, kā jau es tālāk parādīšu, tad šajos rakstos ir atšķirības tikai dažos vārdos, ir iespējams izņemtas pāris rindiņas ārā izņemtas, un nav tā, ka tur ir pilnīgi diena pret nakti. Pat Illuminati bībelē nav tā, ka tur būtu diena pret nakti. Tātad sāksim ar to, ka mēs izlasīsim Romiešu 3.1.2, jo, lai jūs saprotat to, ka šajos visos rakstos šīs rindiņas, ko es lasīšu, ir pilnīgi vienādas. Un tur ir teikts, kāda tad ir priekšrocība jūdam, vai kāds labums ir no apgriezīšanas? Daudz visādā ziņā. Galvenokārt tāpēc, ka tiem tika uzticēts Dieva vārds. Tātad pilnīgi visi šie raksti apgalvo to, ka jūdiem tika uzticēts Dieva vārds. Tātad, ja jūdiem tika uzticēts Dieva vārds un no šejienes mums nāk Masoretikas teksti un Textus Receptus, tas jau ir manā uzskatā jau kaut kāds jau iedalījums, nodalījums, kas kurām rakstiem tev vajadzētu sekot, jo, piemēram, šajā pusē, kā mēs redzam, ir Roma, kas slatkoja viņus un pat ir nogalinājusi situs krustā Jēzus Kristu. Tāpēc spriežam paši, kas ir tas, kuri raksti būtu tiem, kuriem mums būtu jāsako. Un tad apgalvoju jums, kas nāk, piemēram, no kritiskajiem tekstiem. Nestle un Alans ir tie, kas ir veidojuši kritiskos rakstus saucamos, tie, kas ir mūsdienās populārākie visu augstskolu vidū, un tie ir tādi, teiksim tā, gudrie cilvēki, kas mums šobrīd ir. Personīgi es pats esmu bijis Latvijas Universitātē teoloģijas fakultātē, esmu mācījies. Un viņi uzskata, ka šie kritiskie raksti ir tas, kas ir no kurienes jāņem mums viss doktrīnas tādas lietas. Ko mēs aplūkosim, es parādīšu atšķirību starp šiem kritiskajiem rakstiem un kritiskajiem rakstiem, kas ir vairāk no Aleksandrijas un Romas, un tas ir, kas ir ebreju rakstos, kas ir nāk no grieķu valodas. Es domāju, tad sāksim ar Jāņa 5, 7, 8, kur ir rakstīts šādi vārdi. Kā jūs gribētu teikt, es lasīšu tās rindiņas, un tad jūs spriežat paši, vai kristiešiem doktrīnai tiek uzbrukts vai netiek uzbrukts jaunajās rakstos, jaunajās bībelēs. Tātad Jāņa 5, 7, 8, jo 3 liecina debesīs Tēvs, Vārds, Svētais Gars, un šie 3 ir viens. Un 3 liecina uz zemes gars, ūdens un asins, un šie 3 ir vienoti vienā. Ja jums ir jaunās bībeles un jaunie raksti, tad piedodiet, bet Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie 3 ir viens, ir izņemti ārā. Tātad trīsvienībā nav svarīga šiem personām, kas šo ir tulkojuši un šo ir veidojuši, tad viņi viena no svarīgākajām kristiešu doktrīnām, kas ir Svētā Trīsnevienība,
laikam nav nemaz tik svarīgas, jo izaicinu jūs atrast savās bībelēs šīs rindiņas. Tātad, kā es vēl varētu teikt, kad konkrēti šie vārdi visā bībelē, kad šie 3 ir viens, ir tikai vienā vietā aprakstīti, un ja tie tiek izņemti ārā, tad laikam kādam tas nemaz nav tik svarīgi. Un ja ir kāds, kas man teiks, bet tur rakstīts Tēvs, Vārds un Svētais Gars, tur nav rakstīts Tēvs, Dēls un Svētais Gars, un šie 3 ir viens, tad atminēsimies, ka ir Jāņa 1.14 rakstīts, un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tātad Vārds tapa par miesu. Kā mēs zinām, kas tapa par miesu, Dieva dēls, Jēzus Kristus. Tāpēc arī saka Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Nu, lūk, tad, ko es vēl gribēju pieminēt, kad zem neslava angļu kristīgiem tekstiem mums nāk NIV, kas ir New International versija, jaunā internacionālā versija, un ESV, kas ir angļu standarta versija, kas ir milzīgs procents visas mūsdienu bībeles. Šajās bībelēs angļu valodā, ka mēs lasām, šīs rindiņas iztrūkst. Un viņi saka, viņiem ir tāds teiciens, ko viņi saka, ka KJV viņu šos vecos rakstus viņus nevar saprast, tāpēc ir labāk viņai uztaisīt jaunus rakstus, iztulkot pareizāk un labāk. Nu, lūk, cik gudri ir kritizēt Dieva vārdu, to spriedīsim paši, bet tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka vajag jaunākus rakstus un vecos nevar saprast, tad es jums gribu ieteikt izlasīt Salamana mācītājs 1.9-10, kur ir rakstīts, kas ir bijis, tas būs, un kas ir darīts, tas tiks darīts. Un nekā jauna nav zem saules. Vai ir kas tāds, par ko varētu teikt, redzi, tas ir jauns. Tas jau sen ir bijis laikos, kas bija pirms mums. Tātad nekā nav jauna, un nekā jauna arī nebūs zem saules. Tātad, ko es jums gribētu pateikt? To, kad nav vajadzīgs jaunas bībeles un jauni raksti. Vienkārši saprotam, ko Dievs ir gribējis teikt. Un tad arī viss ir ļoti viegli saprotams un nav jāsaka, ka ir grūti saprast. Un atceramies arī pie šī te, kad ir aprakstīts Bībelē, kas notiek ar cilvēkiem, kas kaut ko pievieno Dieva vārdam vai ņem nost. Atminēsimies, kas notiek ar tiem cilvēkiem. Tātad atgriezīsimies atpakaļ pie tām rindiņām, kas atšķirās. Atgriezīsimies pie Lūka 4.4. kur ir teikts, un Jēzus viņam atbildēja sacīdams, ir rakstīts, ka cilvēks nedzīvos tikai no maizes, bet no katra Dieva vārda. Nu, lūk, kad mēs vastamies šīs jaunās bībeles, tad es jums izaicinu atrast šos vārdus, jo jūs vienīgais, ko izlasīsiet, ir, un Jēzus viņam atbildēja sacīja, ir rakstīts, ka cilvēks dzīvos tikai no maizes. Tātad jūs nedzīvosiet no Dieva vārda, tātad jums šīs jaunās bībeles neuzskata, kad jums jādzīvo no katra Dieva vārda, kas ir šajā grāmatā aprakstīts. Nu, lūk, un ja jums nav jādzīvo no katra vārda, tad tāpēc arī noprotams, kāpēc, piemēram, 2. Timoteja 2.15, jūsu rindiņas nesākās ar vārdiem mācies, lai tu Dievu priekšā būtu godāts, kā strādnieks, kam nav jākaunās pareizi sadalīt patiesības vārdu. Nu, lūk, jums cilvēki, kas tulkoja priekš jums jūsu jaunās bībeles, viņi neuzskata, ka jums būtu jāmācās Dieva vārds. Spriežam paši kāpēc. Jo, kā ir aprakstīts, pēdējās dienās būs daudz antikristi, tāpēc arī daudz bībeles. Un patiesības vārds ir jāmāk saprast. Nu, lūk, un manā uzturē šī grāmata ir tā, kas palīdz to ļoti viegli saprast. Nu, lūk, turpināsim ar nākamajām rindiņām. Turpināsim no Lūka 2.22, kas arī ir diezgan ļoti spēcīgi manā uzskatā. Labi, spriežat paši par to, vai šīs ir doktorīnu izmainošs vārdu mainījums. Tātad KJV Bībelē rakstīts, un kad viņas šķīstīšanas dienā saskaņā ar Mūzu bauslību bija pabeigts, viņa izveda viņu uz Jeruzalemi, lai prezentētu viņu tam kungam. Tātad šīs rindiņas runā par to, kā bija likuma laikā, kad sievietei dzemdējot, viņai vajadzēja pēc tam šķīstīties, un tas notika tā, ka tu nesi uz 3. tempelī jēru un viņu upurēji. Nu, lūk, dzīvnieku un upurēji to. Tātad jaunās versijas ir tādas, ka viņas vienkārši izmaina viņa
kas ir māte Marija, ka viņa to ir nomainīts uz viņu, kur parādās to, ka arī Jēzum Kristum ir jāšķīstās, jo tad laikam sanāk, ka viņš ir nešķīsts un viņš nav bijis šķīst, bez grēka. Un mirklī, ja tu esi bez grēka, tad kā tu vari priekš visiem Jēzus bez grēka mirt visu priekšā, lai atmazgātu visu grēkus. Saprotat, kā var uzbrukt vienu vārdu izmainīšanu, var uzbrukt tam faktam, ka Jēzus Kristus nemaz nav bijis šķīsts un bez grēka un bez straipa. Lūk. Tātad kā tad viņš var par mūsu grēkiem samaksāt? Tātad nākamās rindiņas, ko es jums gribētu pieminēt, kad arī Mateja 17:21 un Marka 9:29 iztrūkst gavēšanas, izņemta gavēšana jaunajās bībelēs. Lūk, un 1. Timoteja 3:16 un bez strīdiem, lai ir dievbijības noslēpums, Dievs tika parādīts miesā. Lūk, jaunajās derībās vārds Dievs ir nomainīts vienkārši uz viņš. Tātad, laikam, Dievs nemaz nav Dievs, bet viņš vienkārši cilvēks. Vienkārši viņš. Tātad, lūk, un šādas visādas vietiņas, kas jums pašiem, es domāju, jāspriež. Paņemsim vēl pāris rindiņas. Pieminēsim par apustuļu darbiem 8:37, kur ir izņemta ārā 37. rindiņa, kurā ir rakstīts. Šis ir konteksts par ūdens kristībām, bet Filips sacīja, ja tu ar visu sirdi tici, tas ir iespējams. Un viņš atbildēja un sacīja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un viņš pavēlēja ratiem apstāties, un tie abi, Filips un Ēnaks, izgāja ūdenī, un Filips viņu kristīja. Lūk, ja es izņemtu ārā 37. rindiņu, kur rakstīts, ja tu ar visu sirdi tici, tas ir iespējams, tad vienkārši izklausās, kad tu ar darbiem, vienkārši, ja tu kristies ūdenī, tu esi iegūs Svēto garu, un tad tev nav vajadzīga ticība, bet tu esi apakšā zem darbiem, pirms Jēzus Kristus, un tad priekš kam vispār tev vajag Jēzu Kristu, jo viņš jau nemaz apmēram nav Dievs, viņš ir grēcinieks, un redzat, kā vārdu spēles jūs novada atpakaļ citos laikos, un cik tas ir svarīgi saprast šos mazos vārdiņus un saprast to būtību, kāpēc tas tiek mainīts, kāpēc Sātans uzbruk šai grāmatai, un pamazām gadiem ejot, gadu simtiem izmaina mazas niansītes, bet vai tas izmaina doktorīnu, tad to es atstāšu jums pašiem spriest. Lūk, un paņemsim vēl Korintiešu 1:14. Viņā mums ir atpestīšana cauri viņa asinīm, pat grēka piedošana. Jaunajā NIV aicina atrodiet vārdus cauri viņa asinīm. Jo tad, ja jūs neticat viņa asinīm, jūs neticat evaņģēlijai, un kā jūs redzat, viņiem ir rakstīts, viņā mums ir atpestīšana, pat grēku piedošana. Tātad es nevaru jums izteikt, cik ļoti svarīgi ir tie pāris vārdiņi. Nav tā, ka Bībele ir vienkārši pilnīgi savādāka, bet ir izmainīti ļoti mazi vārdiņi, kas izmaina pamatbūtību. Un, ja izmainās pamatbūtība, tad arī mēs redzam, kā izmainās pasaule. Ja agrāk cilvēkam iespējams bija kauns grēkot un darīt sliktas lietas, tad mūsdienās viņi to dara un liek visos sociālos portālos un par to ir priecīgi un lepni vēl. Labi, ne par to turpināsim par Bībeli. Turpināsim vēl pēdējās, piemēram, atklāsmes grāmatā 1:11, 1:8, 21:6 un 22:13 ir izņemts to, ka Dievs, es esmu alfa un omega un pirmais un pēdējais visa radītājs, piemēram. Tādas lietas, ka mēs palasām tādas lietas kā esmu alfa un omega, sākums un beigas visa, to mēs neatradīsim jaunajās derībās, un tad var likties, ka Dievs nemaz nav tik vārens. Pieņemsim vēl Mateja 5:22, bet es jums saku, ka ik viens, kas dusmojas savu brāli bez pamata, būs pakļauts tiesai. Lūk, vārdi bez pamata ir izņemti ārā, kas varbūt tad nav tik ļoti, bet tas vienkārši kā piemērs, un šādi piemēri ļoti daudz ir, un varētu turpināt, bet nobeigsim to visu ar Korintiešiem 4:14, zinot, ka tas, kurš uzmodināja kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs caur Jēzu un prezentēs mūs kopā ar jums. Tātad caur Jēzu, ticot Jēzum, tad tu tiksi izvilkts un tu iegūsi absolūto cerību. Lūk,
Bet, ja jaunajās derībās uzrakstīts ir vārds caur nomainīts ar, tad izklausās, ka mēs tiksim izcelti augšā kopā ar Jēzu Kristu. Tātad tas nozīmē, ka Jēzus Kristus vēl ir apakšā, vēl nomiris un augšām cēlies. Saprotat, viena vārda izmainīšana izmaina doktrīnu to, ka Jēzus Kristus joprojām ir kapā, viņš nav augšām cēlies, kas uzbruk evaņģēlijam. Un cik ļoti vienkārši šajās visās vietās pietiek izmainīt vienu vārdiņu, un tā būtība vienkārši pamainās manā uztverē. Kā arī, piemēram, jaunajās visās bībelēs ir situācija tāda, kad visas vietas, kur KJV-ā Dievs ir uzrakstīts kā viņš ir uzrakstīts ar lielo burtu. Bet jaunajās bībelēs, lai vieglāk ir lasīt un vieglāk saprast, viņš ir uztaisīts ar mazo burtu. Ja vecajos rakstos Dievu cienīja, jo tā izrāda cieņu, tad jaunajās bībelēs vairs viņu neciena, jo tā vienkārši viņi ir izveidojuši. Nu, lūk, tad tas ir tāds ļoti ātrs un ļoti ātrs ieskats, kāpēc es izvēlos KJV 1611. Un kāpēc man uzturē tas ir svarīgāk saprast šīs mazās lietiņas, lai pareizi nodalītu Dieva vārdu un saprastu 1. Korintiešu 15.1.4 evaņģēliju. Paldies jums!